Šajā pavasarī Rīgas ielas vairākos posmos tika uzlieta asfalta trešā pēdējā kārta, bet dažus mēnešus vēlāk iedzīvotājus pārsteidza neierasts skats. Pie Krustpils pils un krustojuma ar Zilānu ielu nesen uzklātā asfalta kārta atkal noņemta. Par asfalta klāšanu Rīgas ielā atbildīgā firma ir SIA Lemminkainen Latvija. Rīgas ielas būvdarbu vadītājs Māris Evens skaidro, ka asfaltu minētajos posmos nācies noņemt sliktās kvalitātes dēļ. Lemminkainen Latvija šajā pavasarī uzlika jaunu rūpnīcu. Un šitais bija tas pirmais objekts, uz kura lika asfaltu no tās rūpnīcas, respektīvi virskārtas. Tika veikta testi, nourpti paraugi, un līdz ar to kvalitāte bija nepietiekami laba. Līdz ar to, lai varētu nodrošināt nepieciešamo garantiju, kas ir atrunāta līgumā, tika pieņemts lēmums labāk novērst tagad to, nekā pēc tam tas parādītos eksploatācijas laikā. Māris Evens skaidro, ka asfalta sliktā kvalitāte radusies kļūmes dēļ jaunajā rūpnīcā. Asfalts sastāv no vairākiem komponentiem, un, lai būtu kvalitāte, visas izejvielas ir pareizi jāsajauc. Kā jebkuram produktam, kuru ražo no vairākiem komponentiem, ja neievēro kaut ko tehnoloģiski vai kā, es saku, tā ir jauna rūpnīca, un kamēr viņu iestalē, var gadīties tādas lietas. Lemminkainen Latvija tehniskais direktors Jonas Gurčus informēja, ka vēl viens sliktās kvalitātes iemesls bijis lietus asfalta vēšanas laikā. Lietus dēļ tas ātrāk atzisa un nespēja iegūt pietiekami lielu sablīvējumu. Noņemta ir tikai asfalta virsējā kārta. Pārējās, kuras klātas pērn, atbilst visām prasībām. Tā kā par asfalta klāšanu atbildīgs ir Lemminkainen Latvija, uzņēmums problēmu risinās par saviem līdzekļiem. Tas nekādā ziņā nav saistīts ar kaut kādām papildus naudām. Tas ir šī līguma ietvaros, un ja mēs kaut kādu darbu izdarām nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajam projektam, tas mums ir jāmaina par saviem līdzekļiem. Uzņēmuma tehniskais direktors gan neizpauda, cik lielu summu firmai prasīs asfalta nomaiņa, bet teica, ka tas tiks darīts pēc iespējas ātrāk. Atbildīgie būvnieki uzsver, ka asfalta nomaiņa rekonstrukcijas gaitu būtiski neietekmēs un darbi tiks pabeigti laikā. Sandra Paigiļkāne, Vladimirs Boltons, Vidusdaugavas televīzija.